neliels piemērs lookup funkcijas izmantošanai. Tātad šī situācijā stāsts ir šāds. Mums ir tabula, kurā ir 2 kolonas, datu tabula, izrakstīts firmai rēķins, firmas nosaukums, respektīvi A kolonā un B kolonā kāda banka šo konkrēto firmu apkalpo. Dažreiz ir nepieciešams veidot jaunas tabulas. No šīs tabulas iegūt kaut kādu nebūtu atbilstošu informāciju. Dotajā brīdī te ir neliela sagatavība šajā pašā tabulā vienkārši ilustrācijai. Tātad situācija sekojoša. Mums ir ierakstīts kāds nebūtu firmas nosaukums. Mums vajadzētu patreizajā brīdī šajā šūnā iegūt to, kāda ir banka šai konkrētai kompānijai. Vislabākais veids, kā to iegūt, ir lietot lookup funkcijas. Tas nozīmē to, ka ejam pie formulām, meklējam, kur mums ir lookupi un references, skatāmies, kādas ir lookup funkcijas. Šī gadījumā vislabāk būtu izmantot funkciju VLOOKUP, vertikālais lookups. Var arī mēģināt lietot parasto lookup, ir arī HLOOKUP, bet šajā gadījumā tieši VLOOKUPs vertikālais būs visoptimālākam. Definējam argumentus šai funkcijai. Lookup value, tā būs tā vērtība, kuru mēs vēlamies atrast arī konkrētajā tabulā, šajā gadījumā šūniņa C3. Table array, šajā vietā mēs norādām visu to tabulas daļu, kurā ir atrodami esošie dati. Dotajā gadījumā tā varētu būt A līdz B kolona. Tālāk ir kolonas indeksa numurs. Tas ir relatīvs numurs, tas nozīmē to, ka norāda tieši no kuras kolonas vēlamies iegūt gala rezultātu. Ja būs pirmā kolona, tad mēs iegūsim vērtību no pirmās kolonas, respektīvi A šajā gadījumā, mums vai no otrā, tad B. Redzam to, ka atbild vēl nav tīri pareizi. Tāpēc pie range lookup, kurš ļoti interesants arguments, vajadzētu ierakstīt skaitli 0. 0, tas nozīmē to, ka mēs liekam vertikālajam lookupam meklēt precīzi tieši konkrēto vērtību. Palūkojamies, kas notiekās. OK. Tā, Sebbank. Ļoti labi. Tā, jo kāpēc paņemsim kādu citu, piemēram, šo te nosaukumu. Es vienkārši pārkopēšu, lai būtu uzskatāmāk. Tad enter. Sebbank tieši tāpatās. Paņemsim kādu citu. Motors Latvija, Ctrl+C, Ctrl+V. Palūkojamies, kas notiek. Pārēks banka, tā ka visi tieši tā, kā tam vajadzētu būt. Ja mēs ierakstām kādu neesošu nosaukumu, tad šajā gadījumā mums ir kļūdas paziņojums, kurš norāda uz to, ka tāda vērtība šajā tabulā nebija atrodama. Dažreiz, ja mēs pamēģinām šai funkcijai range lookup argumentu no 0 uz 1, respektīvi uz true, tad mēs kaut kādu vērtību iegūstam, bet tas strādā tikai tajā gadījumā, korekti strādā tajā gadījumā, ja šis saraksts, šī tabula sakārtot pēc A kolonas, respektīvi pēc pirmās kolonas, alfabētas augošā kārtība. Un tad, ja mums vajag vienmēr kādu vērtību atrast, pat ja tieši tāda nav sastopama. Dotajā gadījumā tas īsti labi nestrādā, tāpēc atgriežamies šeit. Nomainām uz false, jeb 0. Ierakstam kādu nebūtu firmas nosaukumu, kurš mums ir atrodams, un brīnišķīgā veidā konstatējam, ka mums tiek atrasts atbilstošais bankas nosaukums no šī saraksta.